18. septembrī uz Ogres novada domes komiteju sēdi tika uzaicināta RTU profesora un Vides aizsardzības un siltumsistēmu institūta direktore Dagnija Blumberga, lai izvērtētu siltumapgādes sistēmu Ogrē un piedāvātu progresīvākus risinājumus turpmāk. Tad mani uzaicināja jūsu domes priekšsēdētājs, jo viņu interesē jautājums, kāda situācija ar siltumapgādes sistēmu Ogrē un ko vajadzētu varbūt mainīt. Un, protams, ka tad, kad viņš dzirdēja, ka citas pilsētas ir sakārtojušās un mēģinājušas daļēji atteikties no dabasgāzes, vienkārši diversificēt kurināmo, tad, protams, jautājums ir, kāpēc Ogrē tas nav. Un es šeit atbraucu, lai izstāstītu to, kādi dati bija mūsu rīcībā, tad, kad mēs ietaisījām enerģijas rīcības plānu, kuru pilsētu mēru pakta ietvaros tas tika veidots un tātad šī gadījumā tas tika parakstīts. Un mēs nokonstatējām to, ka situācija ir tāda, ka daudzdzīvokļu ēkas šobrīd, atšķirībā no daudzām citām vietām Latvijā, nav gatavas uzsākt siltumapgādes jautājumu risināšanu, nav gatavas siltināties, bet īpatnējais enerģijas patēriņš, kāds šobrīd ir, vidējais ir lielāks nekā kā tas varētu būt. Un dažas mājas ir tādas, kur ir 2 un 3 reizes lielāks enerģijas patēriņš nekā viņam vajadzētu būt, jo to patēriņu raksturo ar īpatnēju indikātoru, tas saucās īpatnējais enerģijas patēriņš kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā. Ja Ogrē es rādīju arī grafiku, kā tas izskatās, un ja Ogrē tās vidēji ir kaut kādas 180–200 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet siltinātā ēkai tas ir 75, 80, tad ļoti vienkārši izrēķināt. Tur iznāk 2–3 reizes vairāk tiek tērēt enerģija nekā nepieciešama. Bet tas nav viss. Tad šī gadījumā tie, kas tērē vairāk nekā nepieciešams, viņi tērē dabasgāzi vairāk nekā nepieciešams. Mūsu valsts importējot dabasgāzi vienkārši naudu izsviež vējā, lai ēkas, kurām nav nepieciešams tik daudz siltumenerģijas, viņi tomēr tērētu. Tātad kaut kur absurds. Mēs graujam savu makroekonomiku, tāpēc, ka cilvēki nav gatavi to darīt. Tika piedāvāti arī dažādi risinājumi, kuri sekmīgi darbos jau citās Latvijas pilsētās. Šeit ir dažādi risinājumi. Viens ir tāds vieglāks risinājums, kad jāsāk ir ar ēku energo pārvaldību, kā vienkārši cilvēki, piemēram, vispopulārākais ir, ka cilvēkiem, ja viņiem ir karsti, viņi tur logus vaļā. Un tad tas siltums aiziet silda atmosfēru. Tad šī gadījumā tas viens no risinājumiem ir, ka mēģināt saprast, ja ir karsti, tad jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka siltums tiek padots vairāk uz ēkas ievadu nekā nepieciešams, un tad tas jau ir energo pārvaldības jautājums. Jā, tāpēc, ka ja ēku sienas ir cauras un ir jāsiltina, tad, protams, šie jautājumi ir jāveic, jo tāpēc, ka tas arī ekonomiski nāks atpakaļ. Ja es ietaupu, man mazāk jāmaksā, un ar to, ko es ietaupu, es varu samaksāt to kredītu, ko es paņemu ēkas siltināšanai. Tas ir no vienas puses. Neviena katlumāja nestrādā tāpēc, ka viņai ļoti gribas, bet tāpēc, ka viņai jānodrošina enerģija. Un tad ir jautājums, ko tad darīt tajās katlumājās. Ja mēs, ražojam enerģiju ēkām, kurām nākotnē vairs nebūs tik daudz vajadzīgs, tad domājot par nākotni, jādomā, kā arī avots attīstīsies. Un jautājums ir, kā viņš attīstīsies. Stādīs jaunas iekārtas, jaunus katlus, ja stādīs jaunus katlus, tad ir nākamais jautājums, kādus un uz kādu kurināmo. Un šeit ļoti svarīgi ir diversificēt to kurināmo. Ļoti svarīgi ir daļēji atteikties no dabasgāzes, uz pamatslodes katlu mājā uzlikt tieši koksnes šķeldas vai granulu katlus, kādas ir šīs kopējās jaudas, un līdz ar to attiecīgi šo jautājumu risināt. Tie ir nopietni inženieru tehniski jautājumi, kuri ir ekonomiski pamatojami, kuri ir pamatojami ar klimatu pārmaiņu ietekmes samazinājumu. Un tur nav nekā tāda, kas būtu jāizdomā no jauna. Ogres novada domes deputāti uzticēja Vides aizsardzības un siltumsistēmu institūtam izveidot 3 alternatīvas,
kur jau ir izrēķināti ekonomiskie parametri, lai pēc tam izvērtētu Ogrei visatbilstošāko. Sintija Lukša, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija.